Čau, mīļie! Atzīšos, ka man saulē bija ļoti labi attīstīta vainas sajūta. Tas bija tā, ka tāds var smaidīt un smieties par to, bet saulē tas maz nebija smieklīgi, jo jebkurā mazākajā situācijā pat patiesībā bez īpaši liela iemesla es varēju sajusties vainīga. Tad, kad es jūtos vainīga, tad reizēm es iekšēji sastingu, reizēm es sāku slēpties un nedarīju lietas, ko patiesībā vajadzētu darīt. Reizēm es darīju to, ko nevajadzēja darīt, jo tas bija mans izdzīvošanas mehānisms. Skatīties uz citiem cilvēkiem, uz viņu reakcijām un tad jau saulēcīgi kaut ko darīt, lai pasargātu sevi no šīs ļoti nepatīkamās sajūtas. Vainas sajūtai ir trīs paveidi. Ir tā vainas sajūta, ka mēs paši sevi vainojam. Ir tā vainas sajūta, ka mēs vainojam kādus citus, un ir tā vainas sajūta, ka mūs kāds vaino. Un viss no tām ir ļoti, ļoti toksiskas. Toksiskas tāpēc, ka mums reāli traucē dzīvot, mums traucē justies labi, un ļoti bieži traucē mums arī darīt to, ko mēs zinām, ka mums to vajadzētu darīt. Nesen es atklāju to, ka vismaz manā etnologā laukā bija informācija par bailēm no vainas sajūtas, tādām ļoti pārņemošām bailēm, kuras nāca no latviešu vēstures. Tad es neesmu piedzīvojis to, ka mani arestē Valsts drošības dienests padomu laikos. Es arī nezinu tādu stāstu no manas ģimenes, ka kāds būtu tiešām nokļuvis stūra mājā. Bet tas, kas man pēkšņi atnāca šīs sajūta, ka milzīgās, nenormālās bailes no tā, ka mani kāds varētu turēt aizdomās par to, kas varētu būt vainīga, bija tik stingzinošas, un tam bija iemesls, jo kādreiz tā bija noticis, ka kādam kaut kur manā laukā bija tāda informācija, ka tā ir noticis, ka cilvēks ir ticis arestēts, ir aizvests uz stūra māju, kur ir ticis pratināts ar visnežēlīgākajiem līdzekļiem. Un šim cilvēkam bija drausmīgas bailes, ka tas varētu atkārtoties. Un otra emocija bija milzīgs kauns par to, ka tas ar viņu noticis. Kā tas izpaudās man? Elementāri. Vajag kaut ko darīt, un es to nedaru. Piemēram, es zinu, ka es varu palīdzēt cilvēkiem, un tas ir tas, ko es arī daru. Bet saņemties un ierakstīt, piemēram, šādu video, kā es tagad rakstu, man bija sevi ļoti jāmotivē. Es to darīju visādiem veidiem, šo sevis motivēšanu. Un vienalga katru reizi bija arvien no jauna jāsaņemās. Es neteikšu tā, ka man tagad pilnībā nav jāsaņemās. Tāpat tās vēl kaut kādas blusas ir palikušas, bet pavisam noteikti ir krietni vienkāršāk iziet sabiedrībā un teikt, hei, es te esmu, es varu palīdzēt, gribēties mums palīdzēšu. Jā, ja jums ir šī sajūta pazīstama, piemēram, ka jums ir ļoti, ļoti jāsaņemās kaut ko darīt, jo ir bailes, ka jūs varētu kļūdīties un ka jūs kāds par to varētu vainot, tas ir punkts pirmais. Otrs punkts, varbūt jums ir milzīga vajadzība vainot kādu citu, piemēram, valdību. Valdība ir tāds labs objekts, kur vainot visās mūsu nelaimēs. Tātad viss, kas ir slikti, valdība pie viss ir vainīga. Reizēm tie mēs būtu vecāki, tētis nemīlēja, mamma nemīlēja, tētis pameta un tā tālāk. Vai bijušais vīrs, vai bijušais sieva, pie visa vainīga. Pie visām mūsu nelaimēm ir vainīgs kāds cits. Otrais punkts. Trešais punkts ir, ka mēs paši sevi ļoti, ļoti vainojam, ka esam sev pelnus uz galvas, nosodam sevi. Arī tas ir toksiski, jo tas pavisam noteikti neiekļūs sevis mīlēšanu, un kaut kad jau tas atstās sliktus rezultātus. Jā, kāds no šiem punktiem ir par jums? Tātad pirmais, jums ir bāzes, ka jūs kāds vainos, jūs vainot kādu citu, piemēram, valdību vai kādu cilvēku, vai arī jūs vainot paši sevi, tad jums ļoti noderīgi būs tas, ko es varu piedāvāt, un tas ir 3 svētdienu vakari, sākot no septembra pēdējās svētdienas, tas ir 29. septembris. Vakari, 8 vakarā, kad es aicinu pievienoties manai Zoom istabai, kurā piedāvāšu šīs emocijas atlaist, traumas dziedināt, kuras izraisa gan vajadzību vainot, gan arī bailes no vainošanas. Atmiņas paturēt, lauku tīrīt, tāds milzīgi darbu, kas var sevi ietvert tajā mirklī ne tās patīkamākās sajūtas. Tā mana pieredze ar to VDK tēlu. VDK pieredzes tēlu bija tāda, ka es reāli 2 dienas nevarēju attapties, jo es šo
vīriešu tēls bija ļoti jūtu, kas bija pieredzējis tās šausmas. Man nācās 2 reizes strādāt, lai to lauku patīrītu, enerģiju patīrītu. Vai tā būs jums, es nezinu, to neviens nespēja prognozēt, jo mēs katrs esam savādāki. Bet tas, ko es zinu šādos darbos, ka parasti tie cilvēki, kas piedalās, īpaši tie, kas jau ir kaut ko vairāk pieredzējuši, tieši sadarbībā arī ar mani un redz, kā tas notiek un sāk jau vairāk ļauties tam procesam, ka mēs rokam dziļi un pamatīgi un iztīram arī pamatīgi. Un tad, kad šīs enerģijas ir iztīrītas, tad pavisam noteikti paliek vieglāk dzīvot. Tas efekts, kas būs, bet kuru neredzēs tā ar aci, ir tas, ka šīs te iestrēgušās emocijas vai šie te stāsti, kas mūsos visos mīt, ir ilgtermiņā kaitīgi. Un parasti vecumdienās iestājās tas mirklis, kad mums neiztur veselība, jo kaut kas ir iestrēdzis, varbūt tā tieši arī bija šī vainas sajūta, kas bija iestrēgusi, un sākās visādas veselības problēmas. Kādam tas notiek ātrāk, kādam tas notiek vēlāk, kādam ķermenis ir tik strīgs, ka tas nenotiek nekad. Bet tas arī var notikt tā, ka ir šī vainas sajūta, kad arī fiziskas skaits parādās, un tad mēs varam iet pie visiem iespējamiem ārstiem, un īsti jau tie ārsti nav spējīgi palīdzēt, tikai noņemt kaut kādu simptomu. Piemēram, sāpes ir, iedzeram pretsāpju līdzekli, it kā sāpes pazūd, bet patiesībā jau tas iemesls nekur nav palicis, viņš joprojām ir mūsos. No šādām lietām mēs varam izvērties arī tā kā proaktīvi, tas ir atbrīvoties no tām, pirms šīs fiziskās skaits ir sākušās. Līdz ar to īsti nezināsim, tad bija iespējams tāds, ka šī slimība mums būtu sākusies vai nē, varbūt nebūtu sākusies. Es izvēlosies, kaut ko var izdarīt, es izvēlos to darīt, jo man ļoti patīk justies fiziski labi, man patīk justies fiziski spēcīgi, un es esmu arī pamanījis to, ka, kad es nejūtos fiziski labi, ka tomēr vienmēr ir šādi te enerģētiski, emocionālai iemesli, tāpēc labāk saulēcīgi atlaist to, ko es esmu pamanījusi, un kas man tik ļoti spēcīgi uzrunājas, ir kā tieši šī tēma par vainas sajūtu. Jā, tā, ja jūs vēlaties piedalīties šajos pasākumos, tad ziniet, ka pasākumos var piedalīties ik viens, kuram ir tikai internetu pieslēgums un vēlēšanās, jo, ja ir runa par naudu, tad es šos 3 vakars piedāvāju par ziedojumu. Tas nozīmē, ka katram cilvēkam pēc viņu iespējām, pēc viņu sajūtām, pēc izpratnes par to, cik šis pasākums ir bijis vērtīgs, tad varēsiet šo ziedojumu veikt. No tiem, kuriem pavisam nav naudas, tad ir kaut kas, ko var ziedot savu darbu vai savu darba augli, kas vēl nav pārvērsts naudas formātā. Arī to es pieņemu ar pateicību, jo es zinu, cik tas ir vajadzīgs cilvēkiem. Tad, lai būtu iespējams palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem, tad šajā reizē tā enerģijas apmaiņu piedāvāju veikt šādā formātā. Ja jūs vēlaties pieteikties, tad palasiet informāciju zem šī video aprakstā un sekojiet pievienotajām saitēm. Tad jūs 3 tikšanos 29. septembris 1. vakars. Un pēc tam oktobrī, šķiet tas ir 6. un 13. oktobris, 8 vakarā, vēl kamēr nav pulkstenis pagriezts uz priekšu, tad mēs neesam vēl ziemas laiku ieslēguši, joprojām tiekamies 8. Darbiņš apmēram 1,5 līdz 2 stundām. Retu reizi, tātad tiem 2 stundām pārkāpi, drīzāk centīsimies 1,5 stundā katru reizi iekļauties. Tā kā pēc tam pat taisno varēsiet doties gulēt un ļaut jūsu enerģētiskai sistēmai attīrīties no tiem sāļiem, kas tur būs paši gatavi tajā meklē attīrīties. Jā, tie, kas man vēl nepazīst, man sauc ir Dācis Spāre. Es palīdzu cilvēkiem uzlabot viņu dzīves kvalitāti, sasniegt viņu dzīves mērķus, risināt konfliktus un daru vēl citādas foršas lietas. Bet ne kontekstā ar to, ko es piedāvāju šajos vakaros, tā kā par to šoreiz klusēšu. Bet tad saku jums tā, uz tikšanos pavisam drīz.